Šodien esam atbraukuši uz aprites ekonomikas centru Daibe, kur veiksmīgas sadarbības rezultātā esam izveidojuši virtuālo tūri, kuru var skatīt virtuālās realitātes brillēs. Tāpēc, Ieva, pastāst, kādam mērķim mēs šo visu esam veidojuši un varbūt nedaudz vairāk, kā jūs to visu izmantosiet? Jā, prieks par mūsu sadarbību un par gala rezultātu. Pirmkārt, šīs brilles tapa LIFE integrētā projekta atkritumi kā resursi Latvijā ietvaros Reģionālās aprits un izglītības kompetences centra Daibe šajā mācību centrā. Un brilles mēs pēc tam izmantosim galvenokārt pieaugušo mērķu grupai, jo tas arī bija tas uzsvars, radīt ne tikai izklaides tādu metodi, mācību līdzekli, bet arī tātad izglītojošu. Un tad tas mērķis tiem apmeklētājiem, kas būs šeit uz vietas Daibē, paplašināt viņu to iespēju paskatīties, tā varētu teikt, dziļāk, kas notiek angāros, kas notiek tajās darba telpās, kur mēs viņus varbūt izpētes brauciena laikā neesam ieveduši. Un otrs, kur šīs brilles tiks izmantotas, būs izbraucieni ārpus Daibes teritorijas, tad, kad dosimies sastapt pieaugušos kādos pilsētas svētkos vai kādos citos mācību pasākumos.